Currently, a lot of funds are involved in the development of Meta University, where all the lectures would be available for free. Laicīgi vadošās ASV zinātnes universitātes Kalifornijas štatā visu savu mācības lekcijas, visu mācību plānu un saturu pārveido spēlēs, lai tādā veidā mācītas tiešām fundamentāli mainīt domāšanu un mainīt arī daudzas paradigmas, kuras tajā brīdī eksistē universitāšu darbībā. For the universities to be able to change, they need to change their method of thinking and also to change the paradigms existing at the moment. Daudz paradigmas, es minēšu tikai divas. Pirmā no tām ir, ka līdz šim visu laiku vienmēr tā ir bijis, ka mācības ir notikušas kādā konkrētā vietā, kādā konkrētā laikā un konkrētā veidā, kā to pasniedz tas cilvēks, kurš māca. Well, there are lots of paradigms. I will mention just two. The first one is the paradigm that the learning process takes place in one place, in one time, and at that person who is teaching. Otrajā brīdī es jau tagad ar savu mobilo telefonu minūtes laikā varu piekļūt kurai lekcijai un daudzām dažādām universitātēm pasaulē. Tas nozīmē, ka es izvēlos, kad es mācos, es izvēlos arī, kā es mācos, jo es varu mācīties daudzos dažādos veidos, lasot, skatoties video, spēlējot spēles un tam līdzīgi. 20. gadsimtā tas īpaši attīstījies, ka cilvēku universitātes ir pelnījuši naudu, dodot zināšanas, rakstot grāmatas, sniedzot kaut kādas lekcijas. The other paradigm to be broken is the idea that people have earned money so far by giving classes, giving information, writing books. Kas nav efektīvi, tāpēc, ka tas, ka es noklausos kaut ko vai izlasu kaut ko, nenozīmē, ka es kaut ko iemācījies vai sapratis. Līdz ar to, tas, kā tam vajadzētu notikt, kad universitātes pelna naudu, nevis dodot zināšanas, bet pielietojot šīs zināšanas kaut kādā reālā darbībā, radot kaut kādas lietas. Universitātes atdod savu zināšanas informāciju vispavēl. Tas nozīmē, ka visi universitātes kursi, lekcijas, materiāli, prezentācijas, whatever, ir pieejami ikvienam cilvēkam, jebkurā vietā pavēlt. So the first thing is that universities should give the information and knowledge for free to everybody, which means that everybody can get this information and education. Darot to gudrā veidā, universitātēm parādās unikāla iespēja atlasīt cilvēkus ar augstu intelektuālo un radošo potenciālu. Doing it in a clever way, universities have a chance to select people with high intelligence level and thinking abilities. Un tos iesaistīt reālos projektos, reālos pētījumos, izpētēs un radot reāls arī biznesus. And to involve them into real research, real case studies and actually creating real business. Līdz ar to universitātes varētu pelnīt tādā veidā, un tas, ka tās atdod pa velti savu informāciju, nekādā veidā neietekmē viņa izmaksas, tāpēc, ka vai viens cilvēks noskatās to video lekciju vai noskatās 1 miljons, ir ļoti servers tikai izmaksas vairāk nekās. This would be the way of earning from universities, which means that actual process of giving away information for free wouldn't be influenced by the number of students, because whether one student or a million watches this video class actually don't create much of costs as just for server costs. Protams, ir arī citi veidi, kā universitātes pelnīs naudu, un viens no arī veidiem ir tas, ka tās ar savu vārdu apliecinās kaut kādu zināšanu prasmu esamību, izsniedzot certifikātus vai diplomas. So the other way of earning money for universities would be this certifying or certification process of qualification or level of knowledge. Vēl viens veids, kā universitātes var pelnīt naudu, ir tas, ka tās rīkos individuālas konsultācijas starp pasniedzēju, profesoru un kaut kādu no studentiem, kā arī radot kaut kādu mācību video, varbūt
citiem cilvēkiem nepieciešama speciāla mācība vidi, kur viņi var mācīties, viņi nevar mācīties ļauvā. So the other way of running money for universities would be these individual consultations between professor and students, as students might need extra information, as well as the creation or development of the learning environment, which sometimes is necessary for some students, as there are lots of learning types of people. Es iekavās ierakstīt procentus, tas ir tīri hipotētisks uzmetums. Pamatdoma ir tajā, ka labākās universitātes izšķiras pēc tā, cik liela ir attiecības starp pirmo un pārējām veidiem, kā pelnīt naudu. I have drafted here some percentage, but the main idea is that the best universities will stand out with this percentage difference between the first and the last points here. Okay. Protams, jebkurš cilvēks, kurš strādā universitātē un interesēs par izglītību, ir tās idejas, ko es teicu, ir diezgan daudz dzirdējis un diezgan daudz par to runāts un šī kārtējā konference. Well, of course, every person working in university will be interested in the main obstacles of this. This is, well, one of the conferences in a row where we speak about this. Ir vairāki, teiksim tā, šķēršļi, problēmas, kas ir iemesls, kāpēc cilvēki apzinās, ka ir jāmainās, bet nemainās un attiecībā uz universitātēm. So there are various obstacles or problems in the way of why people don't change or don't want to change what regards universities. Viens no šādiem traucēkļiem ir pagātnes panākumi, jo universitāte ir otra senākā institūcija rietumu civilizācijā aiz baznīcas. One of the main obstacles, and the first obstacle, is past experience, as the university is the second oldest institution in the Western world after the church. Protams, universitātes tagad dotajā brīdī universitātēm ir rekord liela pieteikumu un, kā saka, viss noteikts, un liekas, ka viss ir baigi forši. Of course, at the moment, universities enroll lots of students, everything is going on, and it seems that everything is fine. Bet lietas parasti mainās ļoti strauji, un arī tagad mēs esam tādā brīdī, kad šīs pārmaiņas notiek, un tad, kad tās jau būs notikušas, tad būs par vēl par tām domām. But things usually change very rapidly, and at the moment we are also at the moment of change, and when the change takes place, afterwards it's already too late. Vēl viens no traucēkļiem ir tās, ka izglītības sistēmā kopumā nav izpratnes par to, kā jāpārveidojas, kādā jābūt inovācijai. The other obstacle is that in the educational system we have a difficulty or lack of understanding of what innovation should be. Ir divi dažādi veidi inovācijā. Viens no tiem ir ilgspējīgs, un otrs ir graujošs. There are two forms of innovation. One is sustainable, the other is disruptive. Tas, kas ir nepieciešams gan augstskolām, gan citām izglītības iestādēm, ir graujošs inovācija veids. What is needed for universities and other educational establishments is disruptive innovation. Tajā pat laikā tās to vien dara, kā nodarbojas ar ilgspējīgu inovāciju. Meanwhile, what they do, they deal only with the sustainable development, with the sustainable innovation. Tā vietā, lai jaunākās tehnoloģijas izmantotu, lai pārveidotu savu darbību, tās izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai turpinātu darīt to, ko tās darījuši visu laiku. Vēdas hieroglifus iemācījos 3 stundu laikā, tad pat laikā ar gramatiku man joprojām ir problēmas ļoti liels un vārdiem, tikai tāpēc, ka nav vienkārši veidi, pārējie visi veidi garlaicīgi. Okay, well, I can do another example. I studied Japanese for some time. I studied hieroglyphs in just 3 hours. Still, I have problems with grammar and vocabulary because there just are not, or there don't exist ways of doing this efficiently.
Bet tas nenozīmē, ka tādi neeksistēs. Vienīgais iemesls, kāpēc tie neeksistē dotajā brīdī, ir tā, ka tu ir pārāk dārgi izvērst